Februāris ir gada 44. diena pēc Gregora kalendāra. Līdz gada beigām ir atlikusi 321 diena. Vārda dienas svin Malda un Melita. Šī diena iegājusi vēsturē ar sekojošiem notikumiem. 1668. gadā Spānija atzina Portugāli kā neatkarīgu valsti. 1960. gadā Francija pirmoreiz izmēģināja atombumbu Sahāras tūkstnesī. Tika panākta vienošanās par Vācijas atkal apvienošanu. Šajā dienā pieņēma pašreizējo Vanuatu karogu. Dzimuši tādi ievērojami cilvēki kā Romas pāvests Aleksandrs VII, ASV kosmonauts Stīvens Bovens, latviešu politiķis Vitālijs Rubenis, Latvijas jurists un politiķis Romāns Apsītis, angļu dziedātājs Robijs Viljams. Šī diena atzīta arī par starptautisko radio dienu, jo šajā datumā tika izlaists pirmais radio raidījums.